Paldies par dzēju, kurā mēs atkal dzirdējām par pavasari, par kalnstrautiem, par ūdeni un plūsmām. Un es domāju, tiešām tas ir gada tā daļa, kas atšķir vienu no otra. Kad mēs zinām ziemu, un tad ūdens ir ciets, pa viņu var staigāt, un vasara, kad ūdenī vairs nevar par viņu staigāt. Viņā var arī notikt nelaime. Jā, ūdens tā ir kāda lieta, bez kā mēs laikam vispār neviens nevarētu izdzīvot, bet ūdens ir lieli plašumi, ūdens ir mazas peļķītes, un tad man ir jādomā par kādu video, ko es skatījos aizvadītā nedēļā, kur bija no Dānijas bērndārs, tur kāds kadrs. Tur tāds žoks, laikam vai celtniecība vai kas, un tur tāda peļķi tāda izveidojusies, kā jau pie celtniecības parasti. Un mazie bērniņi tādi pa to peļķi pļakš iekšā, pļakš ārā, un var skatīties, saprast, no acīm redzot tā audzinātāji, tā, kas filmē, kas uzņem to video. Un tie tur visi ņem, bet interesanti, viņiem visiem bija tērpi, tādi kostīmi, kad viņi nevarēja izmirt, viss ir tāds tā kā pasargās, sejas gan vienīgi no acīs varbūt var iešviestīties. Bet es domāju, vai tiešām nav cita vieta, kā tāda dubļu peļķe, bet priekš bērniem jau, man liekas, mēs zinām kādu latviešu dziesmu, kur bērniem pat dubļu peļķi ir spogulīts, viņiem jau tas neko neizsaka, dubļi pieaugušie saprot, jā, dubļi nosmērējās tā. Bērni plunčājās dubļos. Ūdens jau no mazām dienām, un mēs zinām, ka bērnus pievelk vienalga. Kaut kā rociņu pasist, vēl kaut ko. Ūdens, tas ir tas, kas mūs vienmēr kaut kā saista, interesē. Un šodien es gribu mazliet domāt par ūdeni. Jā, vispirms jau to, ka ūdens viņš ir viens no zemes pamat elementiem šajā pasaulē. Tas ir vispirms jau dzīvība visam dzīvajam. Jo visi dzīvie organismi, kas ir dzīvi, viņos ir ūdens. Un tas ir vajadzīgs, lai varētu izdzīvot. Cilvēku ķermeni, cik skaita, ap 60–70% ūdens ir cilvēku ķermenī. Sievietēm esot nedaudz mazāk, vīriešiem vairāk esot ūdens. Grūti pateikt, kā tas saprast, kāpēc, bet tā esot. Bet bez ūdens nebūtu iespējams daudzas organismu bioloģiskās funkcijas. Vielmaiņas, temperatūras regulēšana, arī tās vielas šūnās, apmaiņas, transportēšana. Bet interesanti, ka mēs skatāmies Dieva vārdā 2. Pētera vēstulē, 3. nodaļas 5.–6. pantā, kur ir rakstīts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Šeit apustulis parāda to sākumu, kad mēs atšķiram 1. Mūzes grāmatu, mēs redzam, kad tumsa bija par dziļumiem, tātad bija kaut kāda ūdeņa. Un tad Dievs sadalīja, viņš radīja gaismu par šiem ūdeņiem, par šiem dziļumiem. Un tad sauszemi izcēla, lai tā sadalītu un atšķiras šos ūdeņus. Dieva vārda spēkā no ūdens radīta pasaule un ar ūdeni. Nevelti katrā dzīvā radībā ir ūdens iekšā kāda plūsma. Un tālāk apustulis Pēters saka, un tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Mēs zinām par Noās laiku, par to, ka pasaule savā ļaunumā bija tik samaitāta un Dievam kļuvusi pretīga, ja tā var teikt. Dievs teica, es iznīcināšu visu dzīvo šajā pasaulē. To, ko es esmu radījis, to, ko es esmu redzējis un atzinis, ka tas ir labs, jo mēs lasām radīšanas stāstā. Dievs redzēja to labu esam. Dieva radītais, to, kas ir pilnīgs, brīnišķīgs un labs. Cilvēks savā ļaunumā, jeb savā vēlmē bija pārvērts ne tikai dubļos, bet sabojājis tik tālu, ka Dievs teica, šo visu mēs noslaucīsim. Šo visu vēlreiz pārklāsim, visu atkal ar ūdeni un sāksim no jauna radīt šo pasauli. Mēs zinām, ka pasauli atkal un atkal turpina kāpt uz tā paša vecā, ja var teikt, grābekļa, un šodienas pasauli tieši tāpatās mēs paskatāmies un pavērojam, kas notiek. Liekas, Dievs, kā tu reizēm to vēl vari ciest, kas notiek pasaulē? Kā tu vari vēl nolūkoties uz to? Kā tava žēlstība vēl var būt tik bezgalīgi liela, ka tu vari vēl paciest to, ko pasauli dara šodien? Jā, Dievs radīja ūdeni, ūdens
dod dzīvību, ir dzīvības sastāvdaļa, bet ūdens arī var atņemt dzīvību. Un tieši tas bija tas, ko Dievs arī lietoja. Jo tad, kad ūdens iekļūst elpceļos, kad ūdens iekļūst tur, kur vairs nav iespējama dzīvība, tad viņš dzīvību arī izdzēš. Un cik interesanti, kad arī viens no kristietības simboliem, kristība, arī kristība simbolizē šo ūdens sākumu un ūdens noslēgumu. Jo kristība ir pagremdēt cilvēku zem ūdens, kur viņš nomirst vecajai dzīvei, nomirst tam, ar ko viņš dzīvojas, un tad ceļās augšā jauns radījums, atjaunots Kristus spēkā, Dieva žēlstībā, nomazgāts ar piedotiem grēkiem, lai vairs negrēkot, lai dzīvot jaunai dzīvei. Mēs lasām arī citur, kur evaņģēlijos teiks, ka kristība tā ir grēku nomazgāšana, ka caur ūdeni tiek nomazgāts viss ļaunums, viss grēks, viss netīrums. Un man patīk šis stāsts jaunajā derībā, Jāņa evaņģēlijā par Jēzu pie Samarijas akas, pie ūdens akas. Tur bija Samarijā Jēkaba aka, un Jēzus no ceļa piekusis, viņš nāk, apsēžās tur pie akas. Mācekļi aiziet pirkt pilsētā kaut ko ēdam, te ir aka, varēs padzerties, varēs višķi atpūsties un atspirdzināties arī ar kādu ēdienu. Un tad nāk kāda sieva, samariešu sieva, smelt ūdeni no šīs akas. Un Jēzus viņai saka, dod man dzert. Jo tajā laikā jau ūdeni vienmēr nes sievietes, nes kāpēc vīriešiem tas nebija pienākums, un pat tā kā apkaunojums bija, jo sievietes bija tās, kuras nes ūdeni. Un tad, viņš kā vīrietis, viņš saka, iedod man padzerties, ja tu esi izvilkus no tās akas to ūdeni. Un viņa pārsteigta Jēzum saka, kā tu jūds būdams prasi no manis samarietis dzert, jo jūdi ar samariešiem, viens ar otru nesagājās, viens otru uzskatīja par grēciniekiem, par tiem, ar kuriem nevajag kopā dzīvot un ēst pie viena galda. Un viņi saka, kā tu jūds būdams, tu tā kā nepareizo izvēles izdarījis. Un tad Jēzus atbild, viņš saka, ja tu kaut ko zinātu par Dievu dāvanu un to, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgus un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Domājot par šo dzīvo ūdeni, jo šodien mēs lasām, kas ir dzīvs ūdens. Tajos laikos bija ļoti saprotams, ir sevišķi Palestīnā, kur ir tāds klimats, ka ūdeni nevienmēr varēja uzglabāt. Ūdens ļoti bieži bija tāds, ka viņš kļuva nebaudāms, ja viņš ilgāk tika glabāts siltumā, karstumā. Un bija ūdens cisternas zemē, kur tomēr, lai kaut kā lietus laikā viņš savācās un tajās glabājās ūdens. Vai arī bija avotu ūdens, kā šajā gadījumā aka bija izrakta tur, kur ir plūstošs ūdens, un tas saucās dzīves ūdens, jo viņš nestāvēja vienkārši tvertnē vai cisternā, no lietus sakrājies vai no zemes, kur ieplūdus, un tad viņš kaut kad izbeidzās, bet viņš bija dzīves ūdens, tekošs ūdens. Un Jēzus saka, ja tu kaut ko zinātu par Dievu dāvanu, tad tu būtu man lūgus, un es tev būtu devis dzīvu ūdeni. Cik interesanti arī šī saruna ir Jēzum ar šo samariešu sievu, kad šķiet tā kā no divām pasaulēm. Viens runā par vienu, otrs ir kā par to pašu tēmu, bet pavisam no citas skatu punkta. It kā viens otru pat nevarētu saprast un nesaiet kopā. Es domāju, interesanti izlasēt šo Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu un šo stāstu. Un tad samarietis saka, viņi saka, kungs, bet tev jau nav smeļamais trauks, kā tu domā dabūt, tā aka ir dziļa, kā tu domā šo ūdeni dabūt un iedot man šo dzīvo ūdeni. Un, labi, es saprotu, ka tu esi mieru pasmelt un iedot. Un Jēzus saka, atbild uz šo. Viņš nesāk apstrīdēt par trauku, par iespējām. Viņš saka, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, no šīs akas, atkal slāps. Atkal būs vajadzīgs padzerties. Bet tas, kas dzers no tā ūdens, ko es viņam došu, tam vairs nemūžam neslāps. Tas kļūs vēl vairāk viņā par ūdens avotu, kas var mūžīgai dzīvībai. Un tad viņi saka šī sieva, dod man tādu ūdeni.
interesants šis dialogs, interesants šis stāsts, bet Jēzus domā par ūdeni, kas nāk no viņa gara, ne fizisko ūdeni. Tik bieži mēs kā cilvēki domājam tajās šīs zemes fiziskajās kategorijās, un tas arī ir viss mūsu skatījums. Mēs šad un tad runājot par cilvēkiem, es minu par dimensijām, mums grūti ir aizdomāties, ka mēs dzīvojam tikai 3 dimensiju pasaulē. Mēs redzam taisni, plakni, telpu. Mēs nevaram nevienā citā dimensijā pārvietoties un arī spriest par citām nespējām. Kaut gan pastāv teorijas un varianti, ka varētu būt citas dimensijas, un kaut viena no tām droši vien ir laiks, kur mēs zinām, ka tā ir kāda dimensija, bet mēs viņā nevaram ne pārvietoties, ne aizkavēties. Viņš vienkārši mūs nes līdzi kā tāda strauma. Un tieši tā Jēzus runā šajā garīgās dimensijas līmenī. Viņš nerunā par to, jā, viņš saka, tu padzersies, tu dabūsi, vai tas ūdens būs vērtīgāks vai mazāk vērtīgs, bet tev atkal slāps, tev atkal būs vajadzīgs. Tas nebūs nekas pastāvīgs, bet es tev gribu dot kaut ko pastāvīgu, to, kas tev, tad, ja tu to paņemsi, tas tev nekad nepietrūks. Tas ir tas ūdens, kas nāk no Dieva gara, kas nāk no tā, kas piepilda, kas atspirdzina un kas dod dzīvību. Jā, mēs šīs pasaules līmenī varam sacīt, jā, ūdens tā ir dzīvība, ūdens dod dzīvību. Bet interesanti, tad, kad mēs atgriežamies atkal pie šī radīšanas stāsta, kur Dievs radīja pasauli, radīja, jā, ūdens, un tad viņš radīja cilvēku. Viņš izveidoja cilvēku, viņš bija tāds, kā viņš ir, bet viņš nebija dzīvs. Droši vien arī tās ūdens sastāvdaļas viņām bija, bet cilvēks nebija dzīvs. Un tad mēs lasām Dieva vārdā, kad Dievs iepūta savu garu, un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli. Dieva gars ir tas, kas atdzīvina cilvēku. Un ja šī gara nav, tad cilvēks visas sastāvdaļas viņam ir, bet viņš nav dzīvs. Un tādēļ Jēzus saka, dzīvu ūdeni. To ūdeni, kas patiešām dara dzīvi, kas mūžīgo dzīvību dod. Ne tikai šīs pasaules dzīvību, kuru baudot tev neslāps vairāk. Slāpes pēc tāda ūdens ir slāpes pēc patiesas dzīvības. Un viņi saka šī samarieta, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst. Tad, ja mēs palūkojamies šodienas pasaulē, cilvēkos, diemžēl nākās sacīt, mūsu sabiedrība neslāpst. Neslāpst pēc garīgā ūdens, arī pēc fiziskā neslāpst. Jo mēs varam atgriezt krānu, pilsētās ir kur padzerties, kurā vietā var ieiet nopirkt ūdeni. Ūdens mūsu laikmetā, mūsu apstākļos, jā, droši vien varbūt kādās dienvidu valstīs tā ir problēma, it sevišķi Palestīnā, kur šobrīd ir nemierīgi, kur ir karš, tur noteikti ūdens ir problēma, bet šeit, tajos apstākļos, kur mēs dzīvojam, ūdens mums, es domāju, nav problēma. Jā, reizēm varbūt tās, mēs varam sacīt, man ir liela problēma, jo nedarbojas karstais ūdens mājās. Tas nekas, ka man turpat ir iespēja viņu uzsildīt un iegūt šo karstu ūdeni, bet tad ir problēma. Es atgriežu krānu, tas netek tas karstais. Ko nodarīt? Bet ūdens kā tāds mums nav problēma. Bet mūsdienu cilvēka problēma ir, ka neslāpst pēc garīgā ūdens. Bet dzīvā ūdens neslāpst. Mums ir tas ūdens, kas dod miesai, kas dod miesai šīs dzīves laiku, ilgumu un noslēgumu. Bet ne pēc tā ūdens, kas dod mūžīgo dzīvību, nebeidzam dzīvību. Un cik interesanti, ka mēs lasot Bībelē varam redzēt, jau vecā derībā pravietis Jeremijs saka, 2. nodaļas 13. pantā, viņš runā par šo grēku, ka tauta ir atmetusi ilgas, jeb slāpes pēc dzīva ūdens, pēc patiesā dievišķā ūdens. Un pravietis saka šo salīdzinošo, viņš saka, ka Dievs runā, mana tauta ir atļausies divkārtēju grēku. Tie atstājuši mani, Dievu, dzīvā ūdens avotu, un, ko viņi ir izdarījuši? Izrakuši sev akas. Cauras akas, kas nepatur sevi ūdeni.
Tās cisternas, tās akas, kurās pat sakrājās lietas ūdens, pat tas viņās nesaglabājās, jo viņš izsūcās par šiem caurumiem ārā. Es domāju, šodienas pasaulē, vai mēs visapkārt neredzam šādas cauras akas. Ir kaut kāds garīguma mirklis, ir kaut kāds garīguma piepildījums. Mēs atnākam, jā, tur gan bija garīgi, tur bija dziesmas, tur bija slavēšana, cik tas bija labi. Un tad pājot dažām dienām, kas ir palicis no šī garīguma? Viss ir aizplūdis. Aka ir bijusi caura, nekas nav palicis vairāk. Cauras akas. Labākā gadījumā kāda dubļpeļķa palikusi. Un ziniet, cik interesanti, ka mūsu pasaule šodien ir iemācījusies uzšūt labus aizsargtēkus, lai mēs labi un ērti justos tajā dubļpeļķē. Mēs tur varam šļakstināties un darīt tā, kā bērni tajā video. Mums ir aizsardzība, mēs jau tur nenosmērēsim, mēs pēc tam šito novilksim aizsargtēku, uzvilksim nākamo un būs viss kārtībā. Pasaule dzīvo pie caurām akām, jeb dubļu peļķiem ar sevis darinātiem aizsargtēkiem. Bet garīgā cilvēka dzīvībai, garīgai dzīvībai, pilnīgam garīgā cilvēka funkcijām ir nepieciešams dzīvs ūdens, Dievu gara ūdens. Mēs lasām Jāņa evaņģēlī 7. nodaļas, es gribu izlasīt 3 pantus, 3:7, 3:8, 3:9. Kad Jēzus uzstājās lielā svētku dienā, viņš šauc, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvu ūdens straumes. Un to viņš sacīja par garu. Tā ir rakstīts evaņģēlijā. Dieva gars ir tas, kas piepilda mūs, un tad no mums var izplūst šīs dievišķās dzīvā ūdens straumes. Jau vecā derībā Dāvida dziesmās mēs lasām 23. mums pazīstamo psalmu, kur viņš saka, jā, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un tad viņš saka, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli. Viņš ved mani pa taisnības ceļu. Mana dvēsele ir atspirgusies, kad es varu baudīt šo garīgo, skaidro ūdeni. Un kādēļ cilvēki meklē garīgumu? Kādēļ cilvēki meklē? Nevienmēr baznīcās, meklē koncertos, meklē kādās filozofijās, meklē kaut kādās mācībās, kaut kur meklē kaut kādu garīgumu. Citreiz horoskopos, citreiz vēl kaut kur, lai kaut kādu dabūtu veldzi no garīgā ūdens, bet lejot to caurās akās, viņš arī nepaliek tur. Garīgais, tīrais, dzīvais ūdens ir vienīgi tas, kas nāk no Dieva troņa. Un atšķirot jauno derību, atklāsmes grāmatu, mēs lasām 7. nodaļas 17. pantā, kad Jānis apostols redz Dieva goda krēslu, redz pie šī goda krēsla tos, kas ir nākuši no lielām bēdām, kas ir slāpuši šajā pasaulē pēc garīgā ūdens un kas tagad var veldzēties šajā garīgā ūdenī. Un tur ir rakstīts, ka viņš, Dieva jērs, tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem un Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Tur mēs tālāk varam lasīt 22. nodaļā 1-3 pantus, kur rakstīts, ka viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un jēra goda krēsla. Tur ir šis garīgais dzīvais ūdens, par ko Jēzus toreiz runāja vēl pirms 2000 gadiem pie Samarijas akas. Viņš teica, tas, kas no tā dzers, tam nemūžam vairs neslāps. Tas varēs arī godībā baudīt no šīs dzīvā ūdens upes, pie tās atrasties. Turpat atklāsmes grāmatā joprojām mēs varam lasīt, ko saka apostols. Viņš saka, nāc. 22. nodaļas 17. pantu. Gars un līgava. Kas ir līgava? Kristus draudz. Saka, nāc,
Nāc, un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāps, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Šodien joprojām ir atvērtas baznīcas durvis. Šodien joprojām mums ir pieejams evaņģēlijs, mums ir pieejams Bībeles, mēs varam klausīties internetā Dieva vārda vēstījumus. Mēs varam dzirdēt un dziedāt kristīgas dziesmas. Mums ir visas iespējas. Nāc un dzer šo dzīvo ūdeni. Nāc un baudi no tā bez maksas. Nav jāmaksā. Jā, kādreiz, mēs ejam uz baznīcu, tur savāc tos ziedojumus, un man atkal viņiem tur jādod būs. Nav obligāti. Nav obligāti. Bez maksas. Dievvārds saka, bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Un tā ir viņa vārda vēsts, šis dzīvais ūdens, kas tiek izplatīts šajā pasaulē. Un šodien Jēzus aicina katru, joprojām katru, gan to, kas sēž varbūt kādā ministrijā vai prezidenta krēslā šajā pasaulē, lielo valstu prezidentu krēslos, gan arī to, kas varbūt tās kaut kur pie tās atkrituma urnas sev lasa iztiku. Jebkuru viņš aicina, nāc un dzer šo dzīvo ūdeni, baudi, jo tas ir ūdens, kas dod mūžīgo dzīvību, kas maina tavu dzīvi, kas tevi padara patiešām garīgi dzīvu. Ja es teicu, ja tu kaut ko zinātu par Dievu dāvanu un to, kas tev saka, dod man dzert, tu būtu viņu lūgus, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Jēzus šodien joprojām mums katram dod šo dzīvo ūdeni no sava gara. Nāc un dzer. Un joprojām mums katram ir izvēles iespēja atsaukties šim aicinājumam. Vai vienaldzīgi palikt pie sevis paši izraktās, varbūt caurās akas, kurā mēs kaut ko ielējam, kaut ko iepildam, un tad par šo dubļu peļķīti plunčāties, jā, droši vien uzšujot kādu tērpu, kas mums tā kā pasargā, es jau diezgan tīrs, es pasties, kāds tas ir netīrs dubļos. Ūdens var būt par svētību un par postu. Un ne tikai fiziskais ūdens, bet arī garīgais ūdens var būt gan par svētību, gan par postu. Kristus dāvātais dzīvais ūdens, ja viņa gars šodien tiek dāvāts pasaulē. Un tas tiek dāvāts uz mūžīgu dzīvību tiem, kas to pieņem. Vai arī tiem, kas to noraida, šis pats dzīvais ūdens, Dieva gars, var būt par nebeidzamu postu, mūžīgu pazušanu. Ja mēs izvēlamies to noraidīt un nenākt pie tā. Ja mēs izvēlamies palikt paši savā, tur, kur mēs esam atraduši kādu vēlmes, ne pie dzīvā ūdens. Un šodien mans aicinājums, ja šodien šī tēma, par kur mēs domājam, mums atkal liek domāt, Dievs palīdzi man, ka es ilgotos pēc tava dzīvā ūdens, ka es ilgotos meklēt, kur ir tavs vārds, kur ir tavs tuvums, Dieva vārdu lasīšanā, draudzes, kristīgi cilvēku sadraudzībā, tur, kur plūš šis dzīvais ūdens, tur, kur es no viņa varu smelt. Un tad, kad es ar viņu esmu piepildīts, tad viņš laužās no manis ārā, un viņš arī citus var veldzēt. Tas kungs, lai mūs svētī, ka mēs neatstātu šo dzīvā ūdens avotu, Jēzu Kristu, viņa vārdu, bet ka mūsu izvēle vienmēr būtu meklēt šo dzīvā ūdens avotu, šo patieso glābēju, patieso pestītāju, Jēzu Kristu. Lai mūsu izvēle nebūtu tā, kas mūs noved nebeidzamā dubļu peļķē pazušanā, bet lai mēs varētu stāvēt šīs dzīvības ūdens upes krastā, kas izplūst no Dieva un Jēzus Kristus troņa. Tas kungs, lai mūs svētī, tas kungs, lai dod mums patiešām šo vajadzību un šo vēlēšanos, šo ilgas, šīs slāpes pēc dzīvā, patiesā, dievišķā, viņa gara ūdens, kas var mūs darīt dzīvus, veldzēt un vadīt cauri šai dzīvei, līdz mēs sastapsimies ar viņu godībā. Āmen. Thank you.